vai jums kādreiz nav tāda grēcīga doma, kas arī nemaz no dabas viedokļa nav grēcīga, par ideālo partneri? Teiksim, sievietēm Apollons vai ne, kur vēl foršāks Džeks, večiem varbūt tur Venēra un tā tālāk, kur vēl pilnīgāks var būt. Bet ja es jums uzzīmētu tagad vienkārši līniju, cilvēks nosacīti, ja, ar baigi garo rumpi, mazas īsas kājiņas, mazas īsas rociņas. Un otrs variants, es uzzīmētu maziņu ķermeņa gabaliņu, ļoti garas kājas, ļoti garas rokas. Un tagad padomāt, vai jūs tādu gribētu. Nē. Tātad daba mums šūpulī ieliek zināmus etalonus, kā ir lietām jābūt normāli. Tas ir tas, kādā pasaulē mēs dzīvojam. Ja šo pasauli mēs sakam, Dievs ir radījis, kā tur arī nebūtu, bet tur viss ir normāli. Un lūk, šis jēdziens normāli nozīmē noteiktus likumus, pēc kā viss ir būvēts. Un lūk, ja mēs gribam mācīties fotogrāfijas kompozīciju, mums šos likumus ir jāpazīst. Tā, tagad es šo programmu ņemu nost un ejam iekšā lielākās mantiņās. Tā. Un tagad iesim cauri veselai virknei problēmu, ar kurām mēs sastopamies. Tātad mūsu tēma, ja, fotogrāfiskais skatījums. Varat redzēt, labi, ja? Sākumā te ir tādi citāti, mēs varbūt nekavēsim laiku viņus lasot, bet viss sākās ar ko? Sākās ar to, ka ir jāiegūst attēla projekcija. Un lūk, antīkie visi mūsu periodi bija saistīti ar tādu principu, ka projicēja attēlu un viņu zīmēja, jo fotogrāfijas vēl nebija. Un tā radās šis glezniecībā fotoreālisma periods, kad ar tā saucamās kameras obskuras, tātad šī tumšā kaste, kur var iegūt attēlu projekciju, sāka gleznotāji zīmēt pēc attēla projekcijas, un šeit jūs redzat kādu ļoti populāru holandiešu fotoreālists Vermeers un slavens viņa portrets meitene ar pēļu rotu. Pirms kādiem gadiem Rīgā kinoforma Arsenāls gāja filmu ar šo nosaukumu, kur bija tā leģenda, kā Vermeers ir gleznojis meiteni, izmantojot kameru obskuru. Un lūk, sākas šis jau fotogrāfiskais skatījums tādā nozīmē, ka attēlu sākumā ir projicējis objektīvs. Tas ir attēla projekcijas attēls. Un tur ir visi tie principi, ko mēs mūsdienu fotogrāfijā redzam. Šīs gaismas, šī attēla iekārtojums. Ne visi tā glezno, un mūsdienās jau pavisam aiziet jau šīzoreizēm. Bet tātad šis fotoreālisms, ja, tas bija saistīts ar optikas lietošanu. Un, protams, tad, kad tika izgudrota fotogrāfija, tad cilvēki uzreiz sastapās ar šo nepieciešamību pārskrūvēt savu domāšanu. Un tagad fotogrāfija lūk rodas. Un pats tas sākums, viņš jau bija saistīts ar to, ka lūk šeit Monsieur Nicéphore Niepce, ja, pats pirmais fotoattēls pasaulē, nofotografēja skatu no sava loga. Un tagad ir vēsturisks moments. Fotogrāfijas oficiālās atzīšanas procedūra Parīzē Zinātņu akadēmijas sapulcē 1839. gadā fotogrāfija tika akceptēta kā izgudrojums. Mēs ne vēsturi arī ilgi neiesim cauri, bet tātad, lūk, divi šie galvenie pionieri, Nicéphore Niepce un Louis Daguerre. Un tā šie francūži radīja pirmās fotogrāfijas, un viņi uzreiz sastapās ar šo nepieciešamību ielikt rāmītī to, ko viņi redz. Un tas ir vairāk kā skaidrs, ka šis rāmītis tad arī nosaka šo fotogrāfisko skatījumu. Un visā mūsu tālākajā sarunā mēs tātad strādāsim ar to, ko tad šī rāmītī īsti var redzēt. Un tajā laikā, kad fotogrāfija tikko parādījās, gleznotājs Pauls de la Roche izsaucās, sākot ar šo dienu glezniecība ir mirusi. Bet tā tas nenotika. Izrādās, ka katram ir savs specifiskais izteiksmes veids, katram savu valodu. Mūs interesē lūk šī fotogrāfijas valoda.
Un lūk, tagad šī saistība fotografijai ar uztveri. Tātad, šeit tekstā ir jēga tāda, ka bioloģiski mēs visi it kā redzam vienu un to pašu, bet kas ir tas, ko mēs redzam, izrādās. Un tagad sāksies. Vai jūs varat apgalvot, ka laukumiņš A ir tikpat gaišs kā laukumiņš B? Izrādās, ka viņi ir vienādi. Ko tad mēs patiesībā uztveram? Un tagad, kad mēs fotografēsim, mums visu laiku sāksies šīs te lietiņas. Ļoti populāra optiskā ilūzija. Ja mēs šitādus te uzzīmējam, tad mums liekas, ka tie nogrieži nav vienādi, bet te apakšā ir atšifrēts, ka viņi ir vienādi. Lūk, šis te fakts, ka mēs visu laiku faktiski rīkojamies ar ilūzijām. Paskatieties, kā tās līnijas nemaz nav paralēlas, bet viņas tādas ir. Pamēģiniet pateikt, kurš ir kura turpinājums, atkal mēs nevaram. Un tā fotografijā mēs nepārtraukt sastapsimies ar visādām šitādām lietām, vai ne? Un kad tu tādas ilūzijas skaties, tu sāc saprast, ka mēs pasauli uztveram nepavisam netik adekvāti, kā mums liekas. Šeit ir ļoti slavena optiskā ilūzija, saucas kafejnīcas siena. Savā laikā viens dakteris iedams uz darbu Bristolas pilsētā. Briesmīgi bija sašuts par to, ka arhitekti nepareizi salikuši flīzītes uz sienas. Viņš saka, kāpēc tā šķībi? Un beigās viņš piegāja un pārmēra, izrādās, ka viss ir pareizi. Kad mēs skatāmies, izrādās, ka viss ir galīgi ne tā. Un tā mums attēlos pret mūsu gribu, cik ir 3 stūri, neviens. Tā pret mūsu gribu sāk rasties dažādas melīgas informācijas, ar ko mums ir jāprot tikt galā. Tādēļ es jums sirsnīgi iesaku pievērsties, kad jūs sākat nodarboties nopietni ar fotografiju vai turpiniet nodarboties šai te jaukajai zinātnei. Cilvēka uztvere. Un tad izrādīsies, ka mēs ļoti maz paši par sevi zinām. Un tad visā tālākajā attēla sērijā jūs redzēsiet, kā tas viss reāli atspoguļojas fotogrāfijā. Tā, mazlietiņās paiešu tālāk. Tā mēs varētu ilgi skatīties, un te sākas pavisam traki. Jūs noteikti neticēsiet, ka zaļais nogrieznīts kreisajā pusē ir tikpat garš kā zaļais nogrieznīts labajā pusē, vai ne? Redz kā. Tā mēs varam apmuļķot skatītāju pilnīgi un galīgi. Tā, kāds štruntiņš dzīvē neiespējams. Šitādu varat sakraut? Nevarat. Gleznotais Ešērs ļoti plaši izmantoja šīs optiskās ilūzijas un radīja tādas interesantas lietiņas. Te, teiksim, dzirnavas, ja? Un ja jūs pasakosiet, kā tas ūdens tek, reku, viņš te gāžas lejā, griež dzirnavu ratu, ja? Un tālāk, kas notiekās, izrādās, ka viņš atgriežas tajā pašā līmenī. Un nekas nevar tecēt vispār. Tā. Un tagad nākamais. Es jūs mazliet pakaitināšu. Es parasti mīlu savus studentus mazliet pakaitināt, uzdodot stulbus jautājumus. Un vai jūs zināt, ar kādu leņķi cilvēks skatās uz pasauli? Jūs visi labi zināt, ka mums piemīt tāda perspektīvas sajūta. Mēs zinām, kas ir tuvāk, zinām, kas ir tālāk. Jūs, kas man sēžat pirmā rindā, esat lielāk, tie, kas tālāk, tie ir mazāk, bet es zinu, ka viņi nav mazāk. Bet ar kādu leņķi tad mēs skatāmies uz pasauli? Jūs droši vien paikšiet, es izstiepu rokas, tad gluži 180 grādi, nē, bet mazlietiņās, un es jau redzu abas rokas šitē. Bet mēs ar tādu leņķi perspektīvu nevērtējam. Un te sākas tā atšķirība starp acis tehnisko uztveršanu un to kalkulāciju, ko izdara cilvēka smadzenes. Un lūk, lai cilvēka smadzenes izkalkulētu pareizo perspektīvu, attālumu starp objektiem, izrādās, ka mēs izgriežam no visa, ko mēs ar acīm redzam, ārā 46 grādu leņķi tikai. Un tagad, kad sākās fotogrāfijas tehnikas attīstība, protams, bija problēma.
kādam redzes leņķim tad ir jābūt mūsu objektīvam, kurš projicē attēlu. Mēs jau gribam, lai tā bilde izskatās tā kā dzīvē. Un lūk, jātais bija objektīvs ar 46 grādu redzes leņķi. Kāds visam šitam ir sekas? Sekas ir graujošas. Tātad te ir viss, ko mēs ar acīm ietveram, un no tā mēs izrādās mūsu smadzenes izgriež tikai gabaliņu. Un ja mēs redzētu visu, tad te ir tā kā tā saucamā zivs objektīva, kad nofotografē, ja? Fišai lens. Izrādās viss ir izlocīts. Mēs tā neuztveram bildi reālo, kad ar acīm skatāmies, bet ar optiku jau mēs to varam panākt. Un tā sākas lūk šīs te lietiņas, redzes leņķis. Mūsu izstāde ļoti labs uzskatas līdzeklis. Kad jūs pastaigājat pa stendiem, jūs tur redzat objektīvus, visāds kādinošs mantiņš, kuram tā negribās, ja? Bet kur tad ir tā starpība? Starpība ir redzes leņķī. Līdz ar to mūsu veids, kā mēs attēlojam objektu attiecībā pret fonu, tā ir pirmā svarīgā lieta, ko mēs fotoakadēmijas lekcijās studentiem mācām. Tātad tie cilvēki, kuri nopērk, teiksim, kameru ar zoom objektīvu, mainama fokusātām, parasti zieptrauciņu, jebkurā ieliek, mūsdienu cilvēks ir kļuvis tik slings, ka viņš tai punktā, kurā viņš nostājās, viņš ar to zoomu, bišķītiņās ir kaut kas pa tālu, viņš pievēl klāt, kaut kas nepietiek, patais platu, viņš jau no vietas neizkustēsies. Tad, kad bija mums tikai parastie objektīvi ar diskrētiem fokusatēm, mēs zoomējam ar kājām, mēs piegājam tuvāk tālāk. Tagad tā nav. Bet kas tad tiek pazaudēts? Tiek pazaudēta attiecības starp objektu un fonu. Un tad, kad mēs ejam ar studentiem plenēriņos, mācīt plenēriņos, ja nevis taisīt smukas bildes, bet mācīties šīs lietas, mēs parasti aizējam pie operas Strūklakas, un tagad es studentiem lieku nofotografēt ar 3 dažādiem fokusu attālumiem, kā tā nāriņa projicējas pret operu. Ar platleņu tad jāpiet tuvāk, un tad tur aizmugurē vēl ir visāds daudzums, tur visu kaut ko var redzēt pilsētu. Tagad ir normālais fokus attālums, tagad jau ir mazāk, bet nāriņa tajā pašā lielumā, un tagad atkāpjas tālāk, un ar teleobjektīvu uzņem nāriņu atkal tajā pašā lielumā. No operas tikai dažas tur kolonas var redzēt, tas ir dažādas lietas. Un lūk, šeit sākas tagad pirmie meli, ko mums ir jāmelo. Mums ir jāiemācās melot tā, lai mēs pateiktu to, ko mēs patiesībā gribam. Un te jūs tagad redzat dažādu fokusu attālumu objektīviem uzņemtas bildītes, un vēlāk būs pavisam interesanti, kad mēs fotografēsim portretu. Tūlīt tās vajag parādīties kaut kam. Reku ir. Tā ir viena un tā pati meitene. Katrs kadrs ir uzņemts ar cita fokusu attāluma objektīvu. Varat ieraudzīt atšķirību. Tās taču ir dažādas sejas. Atkarībā no tam, cik mēs tuvu fotografējam no platāku leņķi vai ejam tālāk un ar garāku fokusu attālumu, mēs taču visu to mainām. Tad kas ir patiesība, kam mēs varam ticēt? Ar to mūsu saruna sākās. Kas ir patiesība? Lūk, šī te vēl viena modelīte mums ir. Kura bilde viņu rāda patiesīgi? Ej, tu sazini. Tāpēc fotogrāfa atbildība ir iekodēt šo informāciju, bet šī informācijas kodēšana ir saistīta ar tieši to, ko mēs tikko pieminējam kā mūsu galveno tēmu. Tas ir šis fotogrāfiskais skatījums. Un lūk, šis fotogrāfiskais skatījums, tā ir individuāla lieta. Tā, perspektīvas uztveršana. Tātad, tad, kad mēs skatāmies ar acīm, ja mums kāds cilvēks izstiep roku, mums taču nav tāda sajūta, ka viņa roka ir kļuvusi liela. Šeit attēlā mums ar to ir jārēķinās. Paskatieties, vai tad cilvēks izskatās tā. Tā jūs nedrīkstat darīt, jums ir kaut ko jādara lietas labā, lai tā nebūtu. Un tagad sākas, lūk, sajiet kopā kaut kas, un mēs to uztveram kā vienu. Un tā es atvainojos, te būs vesela virkne arī tīri vulgāru kadru, jā, bet tas vienkārši ir aiz tā iemesla, lai jūs labāk saprastu, kas notiekās. Bet tāda ir realitāte. Tāda ir realitāte.
Un mums praktiskajos darbos ar studentiem pa laikam iznāk šitādas te nejēdzības, vienkārši tāpēc, ka students nerēķinās ar šo vienkāršo lietu. Jo dzīvē jau mēs redzam 3 dimensiju attēlus, ja? Un fotogrāfijai mums ir jārēķinās ar to, ka tur nebūs 3 dimensiju attēli. Un tā mēs audzējam radziņus ārā no galvas, un kas tik viss nenāk priekšā. Reizēm pavisam prastas lietas. Lūk, šīs nevēlamās ilūzijas fotogrāfi pa laikam nemaz nepamana. Jo viņi ir pieraduši pie savas skatīšanās veida ar acīm. Un tad, kad jūs skatāties caur objektīvu, jums iznāk pilnīgi absurdi. Ko tu padarīsi? Nu, tā tad galīgas nejēdzības mēs varam uztaisīt. Un tā es kādā žurnālā redzēju smuku bildīti, stirniņa rīta migliņā uz pļāvas. Un kā ne fotogrāfs, ne redaktors to nav pamanījis, stirniņai no dupša tieši no 10 nāk bombas ārā. Nu, baigi, sačakarē visu to bildi. Zārci stāvēs aiz stirniņas uz pļāvas, vai ne? Nu, bet to tak nevar laist kopā visu. Un redzat, kādi jauki mēli iznāk. Mēs jau varam anekdotas fotografēt, ja mēs pārzinām šo visu lietiņu. Nu. Tāds ir fotogrāfiskais skatījums. Tā, nākamais ir tātad skata punkts. Jūs labi zināt, ka jūs varat fotografēt no augstāka skata punkta, no normālā, tā teikt, acu līmeņa, no zemāka. Un lūk, šeit mums ir attēlu sērija, kur parāda, kā viena un tā pati vieta izskatās. Līdz ar to mēs fotografē runājam par rakursa izvēli. Tātad, lai mēs parādītu lietas būtību, nepavisam nav jāfotografē vienmēr no acu augstuma, ko ļoti daudzi tikai tā dara, staigā kameru pie acīm. Un šeit jūs redzat šo principu, ka, lai mēs parādītu kādas situācijas īsto jēgu, kā tur objekti savā starpā attiecās, mums ir jārēķinās ar šo skata punktu. Un tagad, kad mēs sākam fotografēt, tad izrādās, ka mēs ienesam zināmas deformācijas attēlā. Lūk, šeit no dažādiem skata punktiem, kad mēs veicam fotografiju, mēs iegūstam atkal negluži to, ko parastais acu skatījums mums dod. Un tātad, kā jums ir jārīkojas? Ja jūs gribat fotografēt cilvēku visā augumā, tad, lai jūs nedeformētu viņa proporcijas, jums ir kaut kur jostas vietas augstumā jāfotografē. Ja? Un tad, kad jūs būsiet no zemāka skata punkta, paskatieties, kas iznāk. Cilvēks ir kā konus. Un tas ir visur. Tas ir arhitektūra, kur mēs varam no augšas fotografēt kaut ko. Un, kad mēs cilvēku no augšas fotografējam, redzat, kā mainās proporcijas attēlā. Pietiek ar to, ka, ko mēs, teiksim, studijas fotografijā mācāmies darīt, kad cilvēks noliec galvu. Nu, kas ir, ka mēs ar acīm skatāmies, nu, normāli, es locītu galvu, kā man patīk, ka deguns uz augšu, deguns uz leju, ja? Bet tagad, kad attēlā ir deguns uz leju, deguna gals saskaras ar virslūpu. Tā taču nevar būt. Un tagad, ko jādara? Mums ar programmas redaktoru palīdzību, Photoshop, mums deguna ir jāatbāž atpakaļ, jāsaīsina. Dzīvē jau viņš tāds nav, bet tā bilde izskatīsies ticama, tāpēc, ka mūsu vizuālā pieredze ir tāda, ka deguns nesaskarās. Un lūk, šeit ir šie skata punkti, ja? Tās visas ir lietas, ko mums ir savā arsenālā jātur apbruņojumā. Mums visu laiku ir jāpadomā, kā izskatīsies no tāda vai cita skata punkta. Tāpēc fotogrāfi visu laiku kaut kur kāpja augšā, lien zemē, viena interesanta reklāma franču fotožurnālā bija,
kad fotogrāfs bija gribējis nofotografēt 4 modeles zem Eifeļa torņa, tā ka katra stāv vienā arkā. Eifeļa torņam 4 arkas, ja? Viņš ielika katrā arkā vienu, un lai to visu sadabūtu kopā, viņam bija jāuzņem ar ārkārtīgi platleņķu objektīvu, fišāju objektīvu. Un lai viņš to varētu visu dabūt, viņam bija jālūdz Parīzes municipalitāte atļauju ierakt bedri tur zem Eifeļa torņa. Tad viņš iekāpa bedrē un no zemes līmeņa. Un tā bilde bija kolosāla. Un te jūs redzat šīs deformācijas, ja? Tā tad ar ļoti platu leņķi, kad mēs rādām. Un lūk, šīs optiskās deformācijas fotogrāfijā ir viens no tādiem izteiksmes līdzekļiem, ka mums ir iepriekš jāiemācās prognozēt. Tas, ko mēs redzam ar aci, mums ir no tā jāabstrahējas, ko redzēs mūsu optika. Un tas būs pilnīgi kaut kas cits, kā jūs redzat. Līdz ar to fotografa dzīve ir saistīta ar to, ka viņš laika gaitā iegūst troļļa acis. Atcerieties, Pērā Gintā, kas lasījuši vai nezina, ka tur Pērs Gints, kad bija Norvēģijas kalnos, galvenais trolls teica, mēs tev iegriezīsim acis, ja? Un šķības, un tad tu redzēsi kā troļļi, tu redzēsi to, ko cilvēki neredz. Līdz ar to šīs visas lietas ir saistītas ar mūsu iedzimto sajūtu pēc proporcijām. Un sāk veidoties nepieciešamība kadrā novietot jūs sižetiski svarīgo nevis kur pagadās, bet noteiktās vietās, tāpēc, ka tur mūsu instinkts liek mums īpaši skatīties. Un šīs ir attiecības, kas mākslā pazīstams ar nosaukumu zelta griezuma proporcija. Savā laikā Leonardo da Vinci deva šādu nosaukumu latīnas sekciju aurea. Un tā tas nosaukums mākslā ir iegājies. Bet zelta griezuma proporcija, kas bija iepriekšējā, viņa ir mazliet neērta, sarežģītāka. Tādēļ fotogrāfijā, un ne tikai fotogrāfijā, kadru mēdz dalīt pa trešdaļām. Tā saucamais trešdaļu likums, rule of thirds, kas ir viens no tādiem elementāriem, ļoti izplatītiem. Tātad, lūk, ja mēs novietojam sižetiski svarīgo uz kādas no trešdaļu līnijām, piemēram, portretā acis, ainavā horizontu, vai uz šīm līniju krustpunktiem. Šādas līnijas mēs sauc par dzīvajām līnijām, šos punktus par karstajiem punktiem. Un ja tur tas atrodas, kas ir sižetiski svarīgs, mums ir ļoti ērti tad skatīties uz attēlu. Tāpēc arī ir jāieskrāpē sev acīs šādi rāmīši, ja kādu var dalīt. Un šie neredzamie līniju veidi, viņi ir tie, kurus mums ir fotografijas mācību laikā jāiemācās, un tad mēs varam dalīt pēc dažādiem principiem. Tātad, ja būs laiks, es jums parādīšu arī reālos attēlus, kur šie dalījumi ir. Tas spirāli, kas ir ārkārtīgi izplatīts līniju veids dabā. Un tagad lūk šis te trešdaļu likums, kas varbūt ir viselementārākais, es vienkārši tur pa vajadzīgi jums to visu atgādināt. Lūk šo augšējo līniju sauc par acu līniju, apakšējo par horizonta līniju. Un tā, ja mēs dalām kadru pēc šī trešdaļu principa, mēs iegūstam tādu labi uztveramu. Ja mēs pa vidu dalām tieši horizontu, tad ir sliktāk. Un te arī tā mašīnīte ir uz trešdaļu krustpunkta, tātad mums ir jāsāk analizēt, kurā vietā attēlā kas labi skatās. Lūk, šī analītiskā pieeja mācību laikā, tā ir ļoti, ļoti svarīga. Nevajag nolikt pa vidu kadram kaut ko. Bet noliekat lūk uz šīs trešdaļas, ja, un jums attēls skatīsies daudz patīkamāk. Vairums fotogrāfu vienkārši vidū noliek visu, vai ne? Nu, ir situācijas, kad varbūt arī tā var darīt, bet nevienmēr. Un lūk, šis te dalījums, tas ir viens tāds elementārākais veids, kas izriet no cilvēka uztveres īpašībām. Un tā mēs pamazām apgūstam veidus, kā mēs varam labu bildi taisīt. Tā, es gribu uzsvietiņu pātrināt visu to lietu. Nu, tātad šeit ir vesela virkne piemēru, kuros ir uz trešdaļu dalījuma. Bet tagad, lūk, nākamais ir šis skata punkts, par kuru mēs jau runājām. Un izrādās, ka skudriņa mūs redz pavisam citādāk, redz, kā viņa mūs redz, bet mēs varam tā arī fotografēt. Un tāpēc mēs varam mēģināt paskatīties no apakšas uz augšu. Lūk, šeit uz puķītām viņas pavisam citādāk ir. Cilvēks ar acīm šādā veidā parasti viņas neredz.
Bet uz bildes tas ir interesanti, jo mēs parādām pasauli citādāk. Un tagad lūk šī fotografēšana no zemā skata punkta. Un jūs ieraudzīsiet to, ko viens slavens dizainers Nelsons bija nosaucis atšķirībā no landschaft par subšafts, ja, skats no apakšas. Viņš teica, iedomājieties, ka jūs esat dzīvoklī, bet jūs noguļaties uz grīdas. Kā jūs redzat savu dzīvokli? Jūs redzat krēslus no apakšas, galdus no apakšas, ja, pilnīgi cita ainava. Bet tā arī reāli eksistē, un viņi var fotografēt, un jūs iegūsiet pilnīgi kaut ko citu. Nu, redzat, kāds kadrs, ja? Tātad, vai tad mēs tā normāli skatāmies kaut ko? Nu, nē. Un tad sāk parādīties šis ļoti svarīgais jēdziens, ko sauc par noskaņu. Lūk, tātad šī noskaņa, viņa ir tā, ko fotogrāfs patiesībā ir spiests meklēt. Nefotografēt pirmajā mirklī, kad jūs kaut kur nejauši esat nokļuvuši. Tas nebūs labākais. Ja jūs gribat labu ainavu, nu, man tad viss mūžs ir pagājis fotografēt Latvijas dabu, un es esmu dabūjis reizēm braukt 10 reizes uz vienu vietu, lai es iegūtu šīs vietas attēlu. Skatītājam nospļauties par to. Nodrukāt viena maza bildīte, lai neparakstīts ir apakšā tāda tur klints vai kaut kas, bet kamēr tu to bildi dabū, tevi tur endreiz jābrauc, jo tā noskaņa taču mainīga ir, kā jūs saprotat. Un lūk, šis jēdziens noskaņa, tas ir tas, kas skatītāju parasti aizkustina, vai ne, tās emocijas rada viņam. Tāpēc jums ir jāizkopj sevī šis jutīgums pret dabas, vai visas, ne tikai dabas, jebkurā situācijā. Šīs noskaņas ir arī cilvēku sabiedrībā. Ja jūs parādat cilvēkus viņu normālajā dzīves veidā, tur taču ir ļoti dažādas noskaņas, vai ne? Tur var būt viens otram, nezinu ko, varbūt ārkārtīgi kīs, vai ne, pielaizīties, var, ļoti mainīgi šīs noskaņas ir, kā jūs gribat. Lūk, tādēļ fotogrāfijā šis ir nākamais, teiksim, kvalitatīvais jēdziens, ar ko mēs sastopamies. Un tā mēs sastopamies jau ar veselu virkni faktoru, kurus mums ir jāizstudē un mērķiecīgi jāprot pielietot. Tā jau veidojas šis skatījums, pie kam te sākas tagad šīs atšķirības starp indivīdiem, jo tas, kas vienam patīk, otram var nepatikt un otrādi, un tāpēc, kad mēs braucam ar studentiem plenēros, es ļoti apzināti neparādu stāviet šeit un fotografēt, lūk, te ir bilde. Katrs cilvēks atrod savu noskaņu šeit, un tur jau tas jaukums ir. Un tad mēs mazliet vēlāk paskatīsimies arī šīs individuālos rokrastus fotogrāfiem, kur šīs noskaņas tātad katrs pilnīgi citādi iekodē. Un tad sākas tāda interesanta lieta, ar ko patiesībā māksla ir interesanta skatītājam. Tā ir šī personīgā skatījuma ierakstīšana. Tātad katrs redz citādāk. Un tā mēs skatoties, kāds cilvēks ir redzējis pasauli, mēs kļūstam bagātāki. Mēs bagātinamies savu to. Mākslā jau tieši tas ir svarīgi, ka mēs ne tikai tā kā no Dieva nākuši redzam pasauli, bet mēs atrodam iespēju redzēt vēl arī citādi.